klāči ir mums Latvijā? Kāds zina? Cik domā? 2? Kā viņus sauc, ja viņi ir 2? Ļoti labi, ļoti labi. Pēc pārgājiena parādīsiet man krāsas šitām apējām. Šeit mēs varam novērot Personības akadēmijas dalībnieku brīvajā dabā. Kā jūs pagaidām jūties? Labi. Es gaidu tos vrapus, jo man Linda teica, ka vakariņās būs. Kā tu jūties? 1 stundu bez telefona. Normāli. Normāli? Izdzīvosim? Pikaču. Kājas sāp, ir augsts, vējš pūš un 2 kilometri. Ja šo bērnu neviens rītdien neatrod, viņš palicis gulēt mežā, medīt ar loku dzīvniekus. Pareizi? Tikai spogulis sasbrēlās. Šitie lien priekšā rindai. Čau. Te taisa garšīgu srapu. Tagad mēs brauksim ar laivā, un galvenā misija būs palikt dzīvi un neiekrist ūdenī. Piedzīvojums bija ļoti foršs. Viņi smējās, baidījās no kukaiņiem, mēs ieturējām kokā, viss slikti. Bet mēs airējām un airējām. Ja jūs doties laivu braucienā, paņemiet spilvaru, jo jūs reāli nosēdēsiet un viss būs slikti. Kas slikti būs? Dimens sāpēs. Cik liels tev bicīts? Parādi tagad, vajag salīdzināt vienkārši. DM vecais, viņš ir vēl 2 reizes lielāks. Jā. Reāli. Gunču var tur redzēt arī aizmugurē, kur viņš tur jau stāsta. Veselīgs uzturs sākas ar jūsu miegu. No rīta ir jāmostās laicīgi, un tad ir jāēd kaut kas.